esi sveicināts ikdienas maizes kanālā. Es lūdzu, ka Svētais Gars nāk ar savu klātbūtni un jūs stiprina caur šo vēsti. Es ticu, ka mūsu Kungam ir daudz ko jums teikt, kā arī es ceru, ka mēs pieaugam atziņā, Dieva vārda zināšanās, ka mēs varam iet no godības uz godību viņa varenajā spēkā. Mums ir nepieciešams pieaugt, mums ir jāturpina mācīties Dieva lietas, jo mēs gribam saņemt vēl vairāk atklāsmes, gudrības, piedzīvot viņu pašu. Kad Dievs mums palīdz izšķirt, kas ir pareizi un kas ne, neesiet nekad apmierināti ar to, ko jūs jau zināt. Slāpstiet vēl vairāk, jo Dievs grib tev atklāt atziņas dziļumus, dot tev norādījumus, pamācības un atklāsmes. Šoreiz vēlos padalīties par tēmu, ka mēs esam kā izredzēti, īpaši izvēlēti priekš Dieva. Mēs esam izredzēti un nodoti, konsekrēti, priesteri Dievam. Bībelē priesteri skaitījās cilvēki, kas pilnībā nošķīrušies, nodalījušies, lai kalpotu Dievam. Viņu vienīgais mērķis dzīvē ir kalpot tam Kungam. Priesteri Bībelē bija vecajā derībā, kas bija kā starpnieki starp cilvēkiem un Dievu. Priesteri bija nepieciešami, lai viņi varētu pienest dzīvnieku upurus Dievam. Šodien šāda veida priesteri nav vairs vajadzīgi, jo mums ir viens augstais priesteris, kas ir pienesis sevi pašu kā upuri Dievam, mūsu dēļ, vienu reizi par visām. Lielāks upuris vairs nevar būt. Jēzus kā augstais priesteris ir tagad debesīs pie Dieva labās rokas. Dieva plāns ir, ka mēs visi esam kā priesteri, ka katrs ik viens mēs kalpojam Dievam. Mēs neesam parasti cilvēki, bet mēs esam izraudzīti, svēti, nošķirti priekš Dieva, lai kalpotu Viņam. Tāds bija Dieva perfektais plāns priekš Izraēla tautas, ka katrs ik viens no paša mazākā līdz sirmam vecumam kalpoja Dievam un ir kā priesteri. Dievs vēlāk izraudzīja Levija cilti, kas kalpoja Viņam vissvētākajā vietā un bija pilnībā nošķirti priekš Dieva lietām. Arī mums šodien ir cilvēki, kas ir izvēlējušies būt nošķirti, lai kalpotu. Dieva griba ir, ka visi viņa bērni kalpo, ir nošķirti. Tie ir ne tikai mācītāji vai kādi īpaši izvēlēti. Protams, Dievs dod īpašu svaidījumu vai dāvans kādās īpašās kalpošanās. 1. Pētera 2,4. Ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs, un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Mēs esam jaunās derības laikmetā, kurā mums nav jāpienes vairs dzīvnieku upuri, bet mums ir jāpienes garīgu upuri Dievam, un ka mēs dodam sevi pašu, svētu un patīkamu upuri Dievam. Tas nozīmē, ka katrs ik viens, kas sevi sauc par kristieti, kas ir pieņēmis Jēzu Kristu par savu personīgo glābēju, ir priesteris tam Kungam. Dievs saka Efeziešiem 4, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Mēs esam aicināti, lai kalpotu, kas mums pārveido un palīdz iet no godības uz godību, un lai mēs kļūtu aizvien pilnīgāki mīlestībā. Krusta visu ir izdarījis, lai tu kļūtu par svētu tautu, īpaši nošķirtu priekš viņa. Tava dzīve tev vairs nepieder, jo mēs esam uzņēmušies nest Jēzus krustu, bet viņš saka, ka tā nasta ir viegla un patīkama, jo tu to dari ne savā spēkā, bet Dieva spēkā. Dievs tev palīdzēs, ja tu spērsi pirmo soli un pieņems lēmumu būt kalpošanā Dievam. Tā patiesībā ir liela Dieva žēlstība.
Tev nav obligāti jāsludina aiz kanceles, bet tu vari kalpot Dievam dažādākos veidos. Tur, kur Dievs tevi aicina, tur, kur tev ir kādi talanti, sirds sauciens. Ja tu esi ārsts, tu kalpo Dievam šajā nozarē. Ja esi skolotājs, tu kalpo Dievam. Ja tu strādā rūpnīcā, tu kalpo Dievam. Ja tu esi mamma, kas strādā mājās, tu kalpo Dievam. Ja tu esi bērns vai jaunietis, tu izvēlies savu nākotnes profesiju. Atceries, kā ar to tu kalposi Dievam. Neatkarīgi, ko tu dari, tu esi Dieva īpašums, un tu kalpo Dievam. Tāpat kā tava pase nepieder tev, tā pieder valstī, kuru tu pārstāvi. Mēs pārstāvjam Dieva valstību, tur, kur mēs esam pašlaik. Atceries, ka tu esi Kristus sūtīts, 2. Korintiešiem 5:20. Tā mēs nākam Kristus sūtīti un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Es ceru, ka šī atklāsme tev atvērs acis, ka tu esi Dieva priesteris, vēstnesis šeit uz zemes. Tu esi aicināts būt tur, kur tu esi pašlaik, lai pārstāvētu Dieva valstību. Tu esi šajā misijā, ņem nopietni, kā tu dzīvo, uzvedies un kā tu runā, jo pasaule uz tevi skatās. Atceries, tu esi svēts priekš tā kunga, jo Dievs skatās uz tevi caur Jēzus upuri. Dažkārt, lai ieietu kādā kalpošanā, ir jāpieliek pūles, ir jāstrādā, jāmācās, tādēļ ieklausies Dievā, uz ko viņš tevi aicina, lai nepazaudētu dārgo laiku, jo laiks ir īs. Tiecies slāpsti vēl vairāk pēc Dieva lietām. Lūksim kopā. Mans Dievs, es atdodu Tev savu dzīvi, savus plānus. Es vēlos būt Tavā perfektajā gribā un būt priekš Tevis uzticams priesteris. Es vēlos vēl vairāk studēt Tavu vārdu un to pielietot praktiski savā dzīvē. Palīdzi man staigāt svētajā garā un būt jūtīgam un paklausīt, kad Tu mani aicini, ko darīt vai ko teikt. Es vēlos darīt Tavu gribu. Es Tevi slavēju un Tev pateicos par visu, ko Tu man esi darījis un vēl darīsi. Piedod, ka pietiekami nopietni nebija mana attieksme pret to, uz ko Tu man esi aicinājis. Piedod, ka es dažkārt iztērēju savu laiku, jo Tu mani aicināji mācīties, kalpot, būt par liecinieku, stāstot citiem par Tevi. Paldies, ka Tu man esi darījis svētu, nošķirtu priekš Tevis. Es nododu sevi Tev kā patīkamu smaržu, lai pienestu patīkamu upuri Tev, mans Jēzu. Tu esi cienīgs visu slavu un visu godu. Es zemojos Tavā priekšā. Esi paaugstināts, mans Dievs, manā dzīvē. Āmen!